Neko pēc tam ir grūtāk tikt atpakaļ. Šodien varbūt to spēli tā strādājām labi, bet ne līdz galam. Mirkļiem trešajā ceturdaļā saņēmāmies, izdarījām izrāvienu un sekoja kaut kāds maiņas. Varbūt nebija gatava, nebija tā varbūt tāda. Likās, ka viss vienkārši. Bet komanda pretinieki parādīja raksturu, cīnās līdz galam. Sanāca beigas tāds, kā sanāca, bet galvenais ir uzvaru dabūt un gatavosimies nākamajai spēlē. Kādi bija galvenie uzstādījumi pirms spēles? Bija jau skaidrs, ka brīti ir labi metēji. Attieksme uzbrukuma aizsardzībā un cienīt darbu, ko mēs esam izdarījuši, tā treneris teica. Tas ir pareizi. Bija saprotams, ka mēs varbūt kaut kādā ziņā vairāk vai mazāk favorītu lomā uznācām šo spēli, bet nenovērtēt nedrīkst pretiniekus. Šajā čempionātā visas komandas ir spējīgas uz kaut ko, un ne tāpat vien viņas ir te. Tāpēc mācīsimies no kļūdām, cerams, pats un arī komandas biedri paņems kaut kādu mācību, treneri varbūt kaut kādā ziņā, varbūt visi kaut kādas kļūdas pieļāvām un uz turpmāko, uz nākamajām spēlēm viņas neatkārtosies. Kā tev pašam bija ar veselību pirms šī mača? Ir kā ir, bet ar to jāsadzīvo. Centīsimies izārstēties, varbūt tā var teikt, savu veselību kārtībā, gan fiziski, gan morāli. Tā kā cerams, nākamajām spēlēm jutīšos labāk. Nākamais mačs pret Krieviju, tev tur noteikti ir daudz labi zināms spēlētāji. Tu esi pavadījis Krievijā vairākus gadus. Ko tu vari pateikt par krieviem, cik tu esi redzējis un vispār par šo komandu? Pirmkārt, man patīk, kādu basketbolu viņi spēlē šogad. Rāda labu spēli. Protams, ir skaidrs, ka ir divi varbūt tādi izteikti spēlētāji, Mozgovs un Šveids. Bet pārējie tiešām kapājās un nedod centimetru ne uz laukumu, ne ārpus tā. Tas ir viņa raksturs, pie tā es esmu pieredzis. Daudz jau spēlētāji spēlējuši gan Krievijā, gan ar viņiem kaut kur kopā, gan pret viņiem. Tā kā es domāju, gan viņi mūs labi zina, mēs viņus labi zinām. Tā kā būs grūta spēle un šitās kļūdas, ko pieļāvām šodien, nedrīkst atkārtot rīt viennozīmīgi. Visam cita stila spēle. Viņiem? Vispār spēle, viss būs cita stila spēle. Kam cita spēle? Es nesaprotu. Katru reizi jāpielāgojas, nav jau vienādas komandas. Tā kā ar to ir basketbols interesants. Vienu dienu tev jāspēlē pret metēju komandu, vienu dienu tev jāspēlē, pret tiešām lieliem centriem, kas posto iekšā, tā kā tur tā odziņa te sportā slēpjas, ka jāpielāgojas. Viņiem šodien jāspēlē pret Turciju, viņam arī rīt būs cita spēle, tā kā visiem vienādi ir apstākļi. Pirms tās izšķirošās spēles, kas būs pietiekami izšķirošas, Krievija arī bija labi, ka nebija plus 26 beigās mums, bet tomēr šādi spraigi galvot. Nezinu, es neesmu kaut kāds pareģotājs, kā būtu, ja būtu, tā kā ir labi, kā ir. Iesim un spēlēsim, gatavosimies nākamajai spēlē. Ka nē, nav tā patīkama sajūta, ka tu brīžiem varbūt arī domā, ka to roku kaut kur paturēt tālāk no bīstamākām situācijām. Varbūt it kā tā tieši nedomājot par to, varbūt piesargāja arī nedaudz. Tas jau kādā brīdī var arī nākt uzlikt. Treneris pēc spēles kārtīgi iedeva iekšā? Nē, viņš teica, lai gatavojās spēlē, galvenais, ka uzvarējām. Bet kas tur notika beigās? Kāpēc tā 5 punkti? Vienkārši var gadīties tādās situācijās, ka nāk vispārējie džeki laukumā un aiziet visu turpina tieši tāpat spēlēt, un mēs tiekšā tos mūsu metienus un var aiziet plus 40, plus 50 un vienkārši trāpījās tā, ka mums bija, es domāju, mūsiem bija brīvi metieni un tā pašā laikā viņi ļoti ātrs un metienus izmet uzbrukumā un iemet. Pēc 3 spēlēm kāds savus komentārus vienā tu nepiedalījies, bet kopumā izlases sniegumu kā vērtē? Es domāju, ka mēs noteikti varam spēlēt vēl labāk. Mēs varam nospēlēt savā līmenī to, ko mēs darījām šodien. Es teikšu, 25 minūtes varbūt mēs nospēlējām tik, cik mēs labi tiešām varam. Un pret Bēļģiem tas bija noteikti ilgāk. Ja mēs tā nospēlēsim 40 minūtes, es domāju, ka mēs jebkuru komandu čempionātā varam uzvarēt. Par Krievijas izlases, ko sagaidāt rītdien, ir kaut kādas sanāk, tikko beidzās spēle un mēs gatavojāmies tikai vienai spēlei vienlaicīgi. Tā kā kaut ko dzirdējis, varbūt es tiešām nemēģinu domāt par citām komandām tik daudz, cik par mūsu pašu spēli, un tas ir pats svarīgākais. Es domāju, ja mēs nospējam gan aizsardzībā, gan uzbrukuma tā, kā mums tas ir jādara, tad arī Krieviem nevajadzētu būt problēmai.
tagad pienāks rītdien, tad jau būsim gatavi rītdien spēlē. NBA klubu tas medicīnas pārstāvis paliks tā kā līdz turnīra beigām? Un cik tā spēlēs ir? Nu, ja es varēju spēlēt šodien, tad es domāju, ja nekas nemainās, pirkstu stāvoklī, tad var arī spēlēt turpmāk. Sāpes? Sāpes nebija vispār nevienā brīdī, jo principā tur ir plīs uz saiti, tā kā tur nav kam sāpēt. Kāds tev sajūtas, kad tu jūti šīs rūpes arī šeit no savu klubu? Nē, protams, patīkam un tas vienkārši pierāda, kāpēc Spurs ir viena no labākām organizācijām pasaulē, un viņi to ir pierādījuši vairāk kārt, un cik operatīvi uzreiz jau bija cilvēks klāt, īsti negaidot daudz, un viņi par to parūpējās, tas ir tiešām ļoti patīkami. Montis Viljams bija arī pirmajā trēniņā, vienā no pirmajiem trēniņiem, kāds padoms viņš deva? Principā vairāk par vairāk tā kā San Antonio, viss, kas interesē lielākoties aizsardzību, jo visi jau uzbrukumā spēja izdarīt savas lietas, tīri par tām lietām, kas pareizā pozīcijā atrasties, un tādas lietas, kas ir pašapziņas, bet tajā pašā laikā ļoti svarīgi arī, ka kāds atgādina to visu laiku. Sasniedzi tālmetienu rekordu Latvijas izlasē Eiropas čempionātos, tas kaut ko tev nozīmē? Trendi neiemetā tik daudz? Ieskrāpēji tomēr, jā. Tiemet to summu tādu pašu, tad parunāsim. Es principā par to nedomāju, vai cik es tur metienus iemetu vai izmetu. No sākuma izgāju pirmos trāpīju, met savus metienus un krīt iekšā. Tad jau var mest tur vien vairāk un vairāk. Cik patīkami ir pārspēt šajā ziņā mūsu zelta roku? Vēl viens. Es tiešām par to nedomāju par kādu pārspēšanu. Es vienmēr cīnos pats ar sevi. Bet ir patīkami. Ir patīkami uzvarēt tādā spēlē. To es varu atbildēt. Es gabrobāju. Es pirmo, ja godīgi, es pat nezinu, pa ko iet runa. Vienīgais, ko es varu pateikt, es zinu, ka viņš vēl nav pietuvojies par kaut kādā kopējā. Es pat nezinu, par cik punktiem iet runa, bet par kopējo summu. Pa vienu spēli es tiešām nezinu, par ko iet runa. Tā kā, ja viņš pārspēs malās. Viņš 7 iemet šodien Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Tad ok, ir kur augt. Ja nonākam trešās, ceturtdienas beigās, ko būtu darīt savādāk, vai nebūtu tāds? Nezinu, daudz, lai tie 5, kas spēlē, lai viņi nobeidzās uz laukumu, droši vien jāsaka. Tā ir lirika viss. Jebkurā gadījumā mēs ap komandu, pats galvenais bija, tas gala rezultāts ir uzvara. Kā mēs viņu dabajām, ka viņi sanāca beigās varbūt netik vienkārši. Tas ir cits jautājums. Es zinu, ka mums nav jādzīvo noteikti eiforijā un ātri jānolaižās zemes, jo arī pirmā puslaikā es arī komandai tagad teicu pēc spēles, ka mēs labi spēlējām un bijām vadībā praktiski visu spēli, tāpēc, ka bija uzbrukums, nevis tāpēc, ka aizsardzība. Bija tās saucamās sīkās lietas, tur vienreiz nepacēla roku, vienreiz palīdzēja no nevajadzīgi, otrais nepaņēma bumbu, trešoreiz pat daudz palīdzēja savam partneriem, un viņi uzreiz mūs sodīja. Tagad ir skaidrs pēc šitādas spēles, kāpēc viņi arī ar Beļģiem bija līdzīgi, kāpēc viņi iemet arī tur pār pat 90 punktiem. Jā, kāpēc viņiem turkiem arī kaut kādu vaļību atļaus, viņi uzreiz to sodīs. Mums pēc šito komandu tiešām no vienas puses ir viegli gatavoties, no otras puses ļoti grūti, jo viņi nav prognozējami. Viņiem ir izteikti, kā mēs sakam, viens rokas spēlētāji, viņi to pie mazākās iespējas, kādiem atļaus to darīt, viņš uzreiz sodīs, un, protams, viņiem ir jātrāp vēl. Jūs redziet, kāds viņiem kopējais procents ir 50. Tas ir ļoti augsts procents mūsdienu basketbolā, jā, un to, protams, grēks sūdzēties arī par mūsu uzbrukumu, jā, mums bija laba bumbas kustība, bija daudz metienu, un tie metieni bija precīzi. Sakot par tām trešās beigām, es saku, man varbūt vajadzēja vairāk ņemt vērā to, ka kādi spēlētāji varbūt kaut kur nejūtās iepriekšējās dienas labi. Bet mēs esam komanda, mums nevar spēlēt 5 spēlētājiem. Un, tur jau nebija, puiši jau vienu brīdi nespēlēja slikti, bija brīvi metieni, labi bumbas kustība, bumbas rotācija uzbrukumā. Brīvu metienu, pat no groza apakš, bet mēs viņus vienkārši aizmetām garām, sekoja ātri pārēj un viņi sodīja. Viņi met varbūt brīžiem tās bija avantoši, bet viņi trāpīja. Viņiem spēlētāji Sigurds Džonsons iemets vidēji čempionātā. Es ir kāds pāris punkti, un ko šodien viņš izdarīja. Ja kaut kādā brīdī atlaidām. Es jau teicu, es jau tā kā brīžiem mēs treneri, un īpaši es, protams, tā kā papagailis stāv priekšā, es saku, ka basketbols ir 40 minūšu spēle. 40. Atslēgas vārdi 40 minūtes, nevis tur nezinu cik mazāk. Nu ko, ļoti, esmu pārliecināts, ka mēs izdarīsim secinājumus no šīs spēles, jo tie nākamie pretinieki tomēr būs nopietnāki jau, viņi mums
viņi mūs sūdīs. Varbūt savā ziņā tagad būs vieglāk džekus savākus, Nebūs nekas nevieglāk, būs savādāk. Ja, es vēl šodien no rīta mums bija video un sapulcs, un tad es vēl devu vakardienas spēles piemēru, jo es uzskatu, ka gudrie mācās no savām kļūdām, ģēniji mācās no svešu kļūdām. Un es piemēru minēju vakardienas spēli Vācija-Izraēla. Ja, tur 6 minūtes beigām izstījās, kad Vācija kontrolē spēli, tad parāda pievilkam vīdu kameras soliņu, tur pus komandas smējās, sit 5 gaisā, māja tribīniem. Beidzās, tā kā beidzās. Ja, un tāpēc to teiciem par to gudro pieminēju. Mums pirmām kārtām, es saku, šīs spēles, visas spēles, ne tikai nākamā, aiznākamā, viss sākās ar attieksmi pirmām kārtām pret sev darbu, pret tām stundām, ko pavadīja zālē, pēc tam ir pret saviem komandas biedriem, ar kuriem kopā tu sities. Un pēc tam ir jāsāk izvērtēt pretinieks, taktika un tehnika un tā tālāk. Ja, bet pirmais ir attieksme pret sevi un pret savu komandu. Kāda secinājuma? Pēc 3 spēlēm vai sajūta, ka komanda ieskrējums? Mēs noteikti varam spēlēt labāk. Mums noteikti ir jāspēlē stabilāk un tieši aizsardzībā. Jā. Labi, es saku, viss tā, ko es saku, ir nosacīti. Protams, Krievija ir. Protams, man tas diezgan varbūt tā jocīgi, bet viņi ir prognozējumā komanda. Tāpatās kā Turcija, tāpatās kā Serbija, salīdzina šo komandu. Jā. Bet ja tu gribi uzvarēt, tev ir jāmāk spēlēt pret visiem pretiniekiem. Tāpēc Eiropas čempionāts ir interesants, ka katras komandas spēlē savu stilu, savu basketbolu. Krievijas komanda, visi, es domāju, ka viņi, serbi, spāņi, ir vispieredzējušākās komandas čempionātā. Tur tikai Eurolīgas vai NBA spēlēt. Ja, un ar Švedu priekšgalā. Ja, un vēl vienreiz saku, mums pats galvenais ir pēc tam 3 spēlēm, tad teikt, stabilizēt spēli, nomierināties un ar brīžiem mācēt arī varbūt tieši savākt sevi tādās smagās situācijās, kādas ir uz laukuma. Protams, brīžiem tā, ka visiem iet, tad mēs visi esam urdā. Bet atrast sev laukumā tieši tad, kad ir smaga komanda, tā ir lielākā māka, un uz to mēs varam noteikti strādāt. Jānis Strēlnieks vienbrīd spēles laikā devās uz ģērbtuvēm. Tas bija saistīts. Nu, tas parāda Jāņa attieksmi pret komandu. Protams, viens no Jāņa bijušajiem komandas biedriem ir, kā es lasīju, vienā no jūsu izdevumiem, neatceros, kurā, ka tā esot pakazuha patriotisms, ja, bet kā jūs redzat, mums plus komanda dzīvo varbūt ne savā istabā viesnīcā, bet kaut kur citur viņiem ir problēmas ar veselību, ja, bet viņi sitās, viņi nežēlo sevi. Ja. Tas jau parāda tikai attieksmi. Kāpēc varbūt otriem piesniegam nesanāk tā? Nav jau tik slikti mums tie spēlētāji. Nu, es saku, nav, ka nesanāk. Vienkārši ir situācijas, ka šī bija spēle, kā es saku, ar uzbrukumu spēle. Ja. Vajag iemest 1-2 brīvus savus metienus. Ja. Tur jau nav neviens pārāk, mums nav sasteigt metienu. Mums nebija sasteigt metienu. Labi, mūsu stils ir tas, protams, tajā brīdī mums būtu ļoti noderējis Mārtiņš, ja, zem groza, mums būtu tā spēle būtu bijusi daudzveidīgāk. Ja. Tomēr, gan ne Rolands, ne Andrejs nav tādi ne pēc izmēriem, ne pēc gabarītiem, tie klasiski centra spēlētāji, tā būtu nav tā īstā viņa pozīcija. Viņa pārsvars vienmēr ir ātrums pret pretspēlētāju. Ja. Un tāpēc es nesaku, ka neizdevās. Es saku, šī brīdī vienkārši jāmet 1-2 metienu vairāk, un tā spēle būtu bijusi savādāk. Jā, pirmajā puslaikā un vēl 3. ceturdaļā attaisnojām to Golden State Warriors iesauku arī? Noteikti. Ne. Mums, es jau teicu, bija laba bumbas kustība, mums viss uzbrukums. Varbūt mēs brīžiem spēlējām, kā vecvagars teica, mēs varam spēlēt principā jebko. Jā, ar to, kāda mums ir bumbas kustība, un ja mēs atradām to uzbrukumu ritmu, jā, mums ir, nav viegli apturēt, jā, jo viss jau bija pamatots. Tas jau basketbolā galvenais darīt, visu pamatot. Tādiem komandas biedriem, lai viss ir skaidrs, lai arī trenerim tur tādam ērmam nav jālākā pa to malu, ka kaut kas ir sasteigts vai kas, un atliek tāds sīkums, protams, kā es saku, iemest bumbu grozā. Kā mēs zinām, tas nav viegli, jā, bet ja mēs to izdarām, viss ir forši. Iesauks jau jūs dodiet, neiemēs. Tad Kristapa un Dāvi parādīt to sniegumu uzbrukumā. Ļoti iespējams. Krievijas izlase ir kādā veidā pārsteigus ar tām 2 uzvarām? Tas, kas man imponē Krievu komandā, ja, tas ir, ka viņi spēlē uz pieredzi, viņi neraustās. Viņus tāpatās kā serbi mūs, no pirmās minūtes mēģināja bakstīt, ķeksēt, provocēt. Krievi mierīgi to paciet. Viņi neraustījās, un es pēc tam ar viņiem par treneru runāju ar spēlētājiem. Tur tomēr 4 man bijušie spēlētāji. Kā Bezarēvičs teica, esmu sagatavojis 4 spēlētājus Krievijas izlasē. Viņi mākā, saka, turēt to spiedienu, tādu veidu spiedienu. Viņi neatbildēja. Ja tur bija situācijas, ja video redz tur, kad serbs pats iesit pretspēlētājiem, uzreiz saķer acis, ka viņam ir iesituši. Ja, mēs to nemākam. Mēs atbildam nevis ar basketbolu, nevis ar kaut kādu spēles kvalitāti, bet ar emocijām. Tādos brīžos jātur emocijas pie sevis, un Krievi to māka spēlēt. Viņi māka spēlēt, viņi gaidīs tikai momentu. Vienlaicīgi
basketbolu kaut kādās tur pa uzbrukuma aizsardzību. Tur vairāk mazāk viss ir skaidrs, ko spēlē. Rīt jāaptur Šveici, kas vēl jāizdara? Un vēl tur kā 10 čeki. Taktiskā ziņā? Es mēģināšu atstāt kaut kas neizplūdīšs, jo tā es laikam runāju, jo bez apstājas kāds 10 minūtes. Nu labi, paldies treneriem. Paldies. Ko stūžas? 8,5 minūtes.